Čau, Līva. Čau. Sen neredzēts. Jā, pārāk sen. Es nezināju, ka tu te dzīvo. Tātad, jā. Stāsti, kas tu esi? Es esmu vienkārši random čiks. Random Līva. Random, nē, es esmu random, es esmu Līva. Komčenko. Ne random. Komčenko, pagaidām. Pagaidām. Cerams, ka neilgi. Kamēr draugvīrs nav vēl. Jā, ok, labi. Tā. Ne, draugvīrs ir, kamēr viņš nav izdarījis. Kamēr viņš nav izdarījis tas, kas jāizdara. Jā. Draugvīrs. Tā. Es Līvu pazīstu ļoti, ļoti ilgi. Cik ilgi? Nu, tev bija maz gadu. Man arī nebija daudz, bet tev bija mazāk. Kā mēs iepazināmies? Pastāsti, lūdzu. Ja es neatceros, es biju ļoti maz. Es neatceros pirmo reizi, noteikti neatceros. Bet es tevi atceros no tā, ka tu biji ļoti maziņš smukulīts ar zilām actiņām. Mani sita. Kurš? Es? Nu, jā. Mēs Ar abas. Beāti. Jā. Beāti ir mana māsa, kuru... Līva, praktiski tu esi bijusi tā kā kaut kāda māsīca, kaut kas tam līdzīgs mums. Nu, jā, tikai bez asinīm. Bez asins. No asinis arī bija, bet... Nē, bez tādas dzimtas asinīm. Jā. Nu jā, mūsu mammas vienkārši ir draudzenes un viņas... Viņu bērni jau kopā. Piespiedu kārtā, jā. Jā, tie bērnības draugi, kurus tu neizvēlies. Tāpat kā līdzīgi kā māsa. Tāpat kā ģimene, jā. Bez asinīm. Bez asinīm tikai. Bet jā, pastāsti, tu uzaugi, ko tu darīji? Es uzaugu, vispār es piedzimu Rīgā, tāpēc es negribu nekādā gadījumā sevi saistīt ar Gulbeni, jo es pastāstīšu vēlāk, kāpēc. Bet es esmu dzīvojis Gulbenē kaut kādus tur, kādus 10 gadus varētu būt. Var sakot, es piedzimu, kaut kādus pirmos gadus es dzīvoju Rīgā, ja to var teikt, es dzīvoju, mani uzturēja Rīgā. Un tad kaut kādā uz bērnu dārzu, man liekas, jau es pārvācos uz Gulbeni. Jo mans vecstāvs tur dabūja darbu. Viņu iecēla. Tikai tad jūs ģimeni pārvācās uz Gulbeni? Bet es nezinu, tāpēc, ka pa lielam nevienam no manas ģimenes atzariem nav sakars ar Gulbeni, bet manus abus vecstāvus tur iecēla darbā. Viens bija policijas priekšnieks un milicijas tajā laikā, un otrs bija Stradu pagastā. Vecis. Pagastu vecis, es nezinu, kā pieklājīgi to pateikt. Vēl es viens sauc viņus. Pagastu vecis, jā. Večiem, jā. Nu, lūk, un ka viņus abus tur iecēla, bet neviens oriģināli no turienes nenāk. Tas varētu būt viens skaists iemesls, kāpēc es negribu sevi saistīt ar turieni, jo arī nav saknes. Pastāsti, kāpēc tev nepatīk Gulbeni? Kas vainas Gulbenē? Tik interesanti, tas reiz man lika. Tāpēc, kā 5. klasē es pārvācos uz Rīgu ar saviem vecākiem, un tad mana iepriekšējā klase un draugi joprojām bija Gulbenē. Un tad vasarās es tur braucu, un bija kaut kādas tur ballītes, un tīri pīri, un pusauģu vecums, un maigi sakot, man ir ļoti slikta pieredze ar tām ballītēm. Ļoti slikta. Nu, tik slikta, ka es to stāstu. Tas ir kaunuma stāsts, ko es dažreiz, ko es reti, bet kādam es izstāstu. Varbūt, nav ko tur kautrēties. Vienkārši, var sakot, tu uztaisīji ballīti, un kā jau mazpilsētā, tu uzaicini vienu cilvēku, atnāk tur vēl 10, un visi, kurus tu nepazīst, un es nepazinu. Un vienā, tādā jaukā reizē, tur ir sanākusi pilna māja vienkārši ar cilvēkiem, jo mana vecmāma ir slimnīca, vai kaut kas tam līdzīgs, taču man ir brīva māja mazpilsētā, un es uztaisu ballīti. Un mana vecmāma ir tad prom, un es tagad, tur ir tā noteikti tā ballīti, un es saprotu, vāks, vienkārši es gribu, lai tas viss beidzās, visiem saku, lai iet prom, bet neiet, tur pieauguši vīrieši kaut kādi sanākuši, un viss slikti. Un tad divstāvīga māja, un toaletes durvis ir tā, ka tu atver, un uzreiz ir trepes uz otro stāvu. Tu taču zini. Jā, es atceros. Un es atveru tās durvis, un es skatos pa trepēm, ar gludināmo dēli nāk 2 čaļi lejā, vienkārši slīd. Un es aizveru durvis, lai mani vienkārši nenosīt. Tādā garā visa tā ballīte notiek, un labi, tagad ir kaut 6 no rīta, un es beidzot dabūju, jo cilvēks ārā aizslēdz durvis. Es paēdīšu brokastis, un es paēdīšu brokastis, un es iešu gulēt, un es atveru leduskapi, un tur ir kaut kas tāds, ko nekad tu nevar iedomāties leduskapī. Kas? Tur ir vienkārši sūdi. Burtiski sūdi. Jā,
Labi, es sapratu par Gulbeni. Nu, jā, nu, lūk, un tā nebija vienīgā reize. Gulbeni tev nepatīk, labi, es sapratu. Ne tā, ka tā kā lokācija varbūt, nē, bet jā, ļoti, tas, kas man ar to saistās, jā. Bet labi, asociēts, labi, pamatoji spēcīgi, jā. Vai ne? Labi, tātad tu dzīvoji maziņu pārvācies uz Gulbeni, tad tu tur dzīvoji līdz 5. klasē tu pārvācies uz Rīgu, Rīgā tu dzīvoji pie Ļauniekos, ja? Jā. Jā. Tur bija baigais kultūršoks, tāpēc, ka es mācījos Gulbenē mazā lauka, nosacīta lauka, nevar jau tā teikt, kāds apvienosies, bet, mazpilsētas skoliņā, pamatskoliņā, kur viss ir pazīstami, viss ir jauki, salīdzinoši jauki, un tad es aizēju uz Rīgas 90. vidusskolu. Nu, labi, nē, tas ir pēc tam, bet tajā sākumā jau visi, zin kā, pirmās 4 klasītes pamatskola. Jā, un tad es aizēju uz 6. vai 5. Es neatceros, nav svarīgi. Aizēju uz to klasi, uz to Rīgas skolu, un vienkārši man ir kultūršoks, jo man ir klases biedrs Romu tautības pārstāvis un Krievu tautības pārstāvis miksā, kurš, piemēram, smēķē 6. klasē pie loga cigareti stundas laikā. Kura skola tā bija? 90. vidusskola. Kura tur vairs, protams, nav, jo to skolu likvidēja, tur tagad ir pamatskola. Ļaunieku pamatskola, kurā mācās mans dēls, kur ir viss ok. Bet līdz 6. klasē. Tā skola tur bija. Nu, crazy. Man bija tiešām vienkārši šoks. Es nesapratu, kas te notiek. Un es mammai teicu, ka, klau, ok, šo gadu es nomācīšos, bet viss, es nevaru asociēt sevi ar šo vietu, jo tur ir vienkārši viss slikti. Nu, jā, tā es aizgāju pēc tam nākamajā gadā uz ģimnāziju. Uz kuru? Uz Pļaunieku ģimnāziju. Es nomācījos tur līdz 9. klasē. Un tad es aizgāju uz 84. vidusskolu, pabeidzu vidusskolu. 84. Un tur tu satiki mūsu vācu valodas skolotāju, vai ne? Tev bija tāda patīkamāka, kura man. Jā, sapcitu. Tu esi bezmušas, jā. Jā, redz kā. Nu jā, labi, tu pabeidzi vidusskolu. Tas ir labi. Es pabeidzu, jā. Tas ir ļoti labi. Pēc tam, pēc vidusskolas es nevarēju, nu kā jau man liekas ļoti daudziem, tas tā ir aktuāla lieta, ka tu nevari saprast, kas ir tas, ko tu gribi, jo, tev ir visas iespējas, bet tajā pašā laikā tu nezini, kas tev interesēs. Un es sapratu uzreiz, ka es negribu mācīties augstskolā kaut ko tikai ķeksīšu pēc, lai es mācītos. Nu, ka tas vispār man neinteresē. Ka es gribu darīt kaut ko, to, kas man tiešām patīk. Un es nevarēju uzreiz atrast tādu augstskolu. Un kaut kā mēs tur ar mammu pētījām, ko es varētu darīt. Un es atradu, ka ir frizerskola Juglastā, es neatceros, kā es saucētu. Nav svarīgi. Var sakot, ja tev ir vidusskolas izglītība, tu vari iet pēc 12. klases, tur 1 gadu nomācīties savu profesiju. Un es izlēmu, ka es iešu mācīties frizieros. Man tur ļoti labi gāja. Tur bija kaut kāds Eiropas fondu gads, kur maksāja, man liekas, 80 Latvijas stipendiju, ja tev ir, nav kavējumi, neattaisnot, un ir labas sekmes, bet par cik es mācījos visu to, kas man interesē, man nebija nekāds tur matemātikas vai ķīmija, nekas, tikai viss, kas ir saistīts ar šo profesiju, un līdz ar to... Pieņemšu, ja te par frizieriem tev māc tikai, ko tu māc par frizieriem mācoties? Vienkārši ir interesēs, jo mēs ar Martu nesen runājām par to, ka viņi teica, es varētu tam matus griezt, es teicu, iemācies. Nē, tev māca, protams, ka tev māca arī... bet tev māca dažādas stils, tev māca, tu griezu, kas tu nav? Tur ir ļoti daudz prakse, tur ir mācība frizētavas, man liekas, ka 2 vai 3 dienas tev ir teorija, tu mācies visas gan ķīmijas, priekš matu krāsu jaukšanas, blablabla, vispār matu struktūru un tā tālāk, bet... Kaut kādas atkal 2 vai 3 dienas no nedēļas, tu ej reāli uz mācību frizētavu, un 8 stundas jūs reāli, sākumā, protams, uz tām manekeniem, uz lellēm, mācāties, tu nopērc sākumā lelli, kurai ir gari mati, tad tu iemācies griezt galiņus, tad tu iemācies tur tādu griezumu, tad tu iemācies, un līdz tai lelli ir zēngalviņa. Bet tā arī jāmāk nogriezt, tu man teici, lai es izdomāju, un matus, tad labāk, lai es pazvanētu. Jo var sanākt visādi. Jā. Kāda galvasparda? Tas ir ļoti svarīgi. Arī tas ir jāiemācās. Jā, tad daudz ko māc. Ok, labi, tad dabūju. Tad es pabeidzu... Kā dubļi, 80 eiro. Nē, vienkārši. Tas bija tajā laikā, wow. Tas bija daudz. Es atceros, ka es netērēju to naudu. Es viņu sakrāju, un es pēc tam nopirku savu pirmo datoru, pati savējo, jo es gribēju mācīties augstskolā. Jau pa to gadu es biju atradusi, ka es iešu mācīties Rīsabā audiovizuālu mediju mākslu. Kā tev tas pieņemšana, tu mācījies par to matu griešanu, visu to, kā tev atnāca tā atklāsme, ka tu gribi mācīties? Nē, man bija skaidrs jau startā, ka es gribu augstāko izglītību par to vispār. Nē, jā, bet tieši par to nozari, kurā tu gribi iet. Drīzāk bija tā, ko es negribu. Man tā kā nepatīk un nepadodās matemātika. Vai es vienkārši viņu ielaidu iespējams arī. Izvēlies.
Jā, bet, var sakot, tas nav mans skaidrs, ka arī ne ķīmijas, fizikas, tas nav man vairāk. Man ļoti patīk, piemēram, pēc es vidusskolā mācījos humanitārajā novirzienā, es mācījos vēl vienu valodu, es mācījos filozofiju, psiholoģiju, tādas vairāk tēmas man interesēja, un es sapratu, ka skaidrs, ka es neiešu nekādos juristos, tas nav vienkārši mans. Es neesmu cilvēks, kas varēs nosēdēt birojā visu laiku. Matemātikas bankas, visi šitie, prestižie tajā laikā, vismaz tas skaitījās, apmēram, ja tu neej juristos, tad tu esi kaut kāds tur dārzenis. Bet kā es sapratu uzreiz, ka pirmkārt man vajag augstāku izglītību, ka es gribu, un ka es negribu mācīties to, kas man neinteresē. Un tā vienkārši pētot tās studiju programmas, sapratu, šis ir tas, kas man patīk, jo es arī biju, es neatceros kādā sakrā, bet piedalīsies vienā īsfilmā. Tur Japāņu projektā vienā. Man liekas, ar Edgaru, jā, mēs tur kopā Edgars piedalījās kaut kādā tur kastinga projektā, un tad viņš man tur pieaicināja. Lūk, un es vienkārši sapratu, ka šis varētu būt tas, kas man interesē, un es palasīju to programmu, es tur pakonsultējos ar cilvēkiem. Un jā, mēs kopā ar manu draudzeni Mariju aizgājām abas studēt. Un tā, paralēli es strādāju par frizieri Ikšķilē. Strādāju frizētavā, un tad es saprotu, ka jā, kas bija forši, ka es strādāju, jo tu jau vari izmācīties, bet ja tu bišķiņ kaut vai neiepraktizē, to tas aizmirstās un neiet rokā. Bet es strādāju Ikšķilē frizētavā, paralēli mācījos augstskolā neklātienē. Jā, tad jau man otrā kursa. Kāpēc neklātienē tā, ka tu strādāji? Jā, es sapratu, kā es esmu, man nekad neviens nav tā, ka man kāds ir uzturējis, jā, es sapratu, ka man ir vienkārši... Man ir jāstrādā, kā tad es izdzīvošu. Un es arī gribēju, man ir svarīgi būt pašiem stabilai un patstāvīgai, jā. Pašstāvīgai. Ok, labi. Tad tu izmācījies audio vizuālās mēdījus. 3. kursa sākumā man piedzima dēls. Tāpēc līdz ar to es... Cik gadu bija tev, kad tev piedzima? 22 gadi man palika un man piedzima dēls. Bet tas bija apzināts lēmums. Es neģeģoju Nē, tāpēc, ka mana vecuma cilvēkiem pārsvarā ap 30 tikai rodas bērni. Un tas bija šoks, jo man pašai nekad nelikās, man būs, un es gribēšu tik ātri bērnu, jo man bija brālis un māsa, kuri piedzima man 15 un 17 gadu vecumā. Nevis man, bet maniem senčiem. Un tad es sapratu, ka es viņus esmu tur palīdzējusi tik daudz pieskatīt un audzināt, es jau negribēšu bērnus. Man pašai bija šoks, ka es gribēju. Un labi, ka tā, jo vajag labi. Tagad man ir liels bērns un viss ir forši. Mēs par šo arī ar Martu runājām to, ka pēc skolas beidzot, kad tu dzirdi, ka kāds, nezinu, no tādiem klases biedriem, tik līdz pēc skolas pabeigšanas ir stāvokli, liekas, ka Dievs, dzīve galā, Dievs, kā te viņi tur mācīsies. Bet šajā vecumā, tagad man 25 gadi, liekas tāds, ka Dievs, domāju, tam bērnam tagad būtu 6, 7 gadi, viņš jau iet skolā, un tu mājās ir tagad tās negulētās naktis un viss tas, tagad jau vairāk nav, bet tie pirmie mēneši, kas ir, un liekas tāds īstenībā, varbūt ātrāk vajadzēja sākt. Nē, es ļoti priecājos. Es tiešām ļoti, ļoti priecājos, jo es biju pilnīgi pārliecināta. Es zinu, kāda ir palda, tu nelien. Tu staigā tur un visu laiku mainās gaismu, nedara tā. Var cikot, es zinu, kāda ir tā sajūta, ka tu esi 100% pārliecināts, ka tu esi gatavs un ka tu gribi un ka tev vajag bērnu. Un tāpēc, man liekas, man būtu ļoti grūti pierunāt. Tev kaut klikšķis bija vai kas tev bija, ka nostrādāju? Pieņemsim, mums bija, es nezinu, man vienmēr bijis tas, kad es vienmēr esmu teicis, ka man līdz 25 gadiem būs pirmais bērns. Sit man nost, es tā biju iedomājies, un tas ir 24 gadi bija, mums piedzima meita. Tādā ziņā, ka man vieglā formātā viss vienmēr gāja pēc tā, kā es biju izdomājis jaunībā. Man tieši pretēji, jo tas, kā es biju izdomājis, mums draudzenēm bija mazliet, ka līdz 25 gadu vecumam tev ir augstākā izglītība, tev ir bērns, tev ir vīrs, tev ir sava māja. Man šobrīd ir augstākā izglītība un bērns. Tas ir tas, ko es sasniegus, un man ir 30. Un nav vēl puse no tā. Bet vismaz... Bet ir uz ko teikties. Jā, bet vismaz kaut kādu daļu es izpildīju, bet vīrs un māja man vēl nav. Nekas. Draugvīrs. Draugvīrs. Ok. Jā, labi. Vispār nav pressures. Jā. Bet, ok, labi, tad tev piedzim 22 gados bērns, un tad paralēli, tagad mācījies vēl, vai ne? Trešajā kursā sāku. 4,5 gadi man bija jāmācās neklāt.
Nu, labi, tad tev piedzima dēls, un tad tu pabeidzi mācīties, vai tu pavilki garumā, tad pabeidzi? Nē, es neko nepavilku garumā, es turpināju. Es biju, pirmkārt, mani negribēja uzņemt, nevis negribēja, bet es netiku, bija nenormālākais konkurss uz to augstskolu, tur bija kaut kāds uzņēma, man liekas, 32 cilvēkus, un pieteicās tur vaiprātā daudz, rakstīja to pārbaudījumu, blā. Kādas tas? Tur bija jāiesniedz kaut kāds radošais portfolio, un jāraksta, kaut kas bija jāraksta, vai no desē, bet es biju tik sen, es neatceros. Kāds taupiņus tur pat vienkārši sataisīja kaut kādu portfolio sev vai? Man jau nebija nekāds beigas portfolio. Tā es prasu, ko tu nu, neatceros, kaut ko tur, man liekas, ka es kaut kādus, kaut kādas savas bildes, ko es biju fočējis, es aizsūtīju. Un varbūt, man liekas, ka es vēl rakstīju, ka es esmu mācījusies mūzikas skolā un kad es esmu piedalījusies 3 filmā, nu kaut ko tādu, bet man nekā nebija. Es vienkārši izdomāju, ka es gribu, man nebija pieredzes, un man arī, es tikko biju pabeigusi vidusskolu un profesionālo izglītību iegūst, viss. Un tad, man negribēja uzņemt, nevis negribēja, bet es netiku, var cikot, tur bija kādi, kuriem droši vien bija labāks tas portfolio un labāk uzrakstīts darbs. Jā, piemēram. Un likās, nost, tāpēc tik negodīgi. Un tad es aizgāju, kaut kā es gāju ārā, vai es aizgāju, saņemu tos rezultātus, un man viena čikse, kas sēž tajā pieņemšanas komisijā, saka, Klau, uz Krievu grupu ir vietas, tā kā, vai ej uz Krievu grupu, tur tevi paņems, jo tur ir vietas, un tā, ka tu būsi jau augstskolā iekšā, tu jau vari pāriet. Vienkārši man tā sieviete reāli iedeva hintu, kā es varu tikt tajā augstskolā, un es tā arī izdarīju. Es tieši tā arī izdarīju, un es tiku tajā augstskolā. Tā visas mācības bija krieviski vai? Nē, es taču vispār neiespējami būtu mācīties krievu valodu tajā laikā. Vispār, nē. Labi, es biju tur līdz 6. klasē, mācījusies to krievu valodu, bet tas ir come on. Nē. Vai tad krievu valodu nevar uz ielas iemācīties Rīgā dzīvojot? Nē, labi, bet ne jau mācīties augstskolā. Sarunvalodā, tur, protams, visus svarīgākos vārdus es zinu, jā. bet ne jau... Ok, labi, tad tu tiki iekšā. Tad es tiku to krievu grupu, un ironiski ir tas, ka tātad, ja 32 cilvēkus uzņēma šajā te grupā, tad pabeidzām mēs 4 meitenes. Visi no krievu grupas. Nē, sorry, 7 cilvēki mēs pabeidzām, bet 4 no tām bija meitenes, un 3 no tām dzīvo Dolas salā. Tā kā kāda iespēja? Tātad, ja jūs gribat pabeigt mēdīju un vizuāli uz Dolas salu pārvācties, deklarējaties, jā? Tad jums ir lielāka iespēja. Nē, tā bija vienkārši ironija, jo es pirms kaut kādiem dažiem gadiem vispār nezināju, ka eksistē tā Dolas sala, un tad 3 no 4 producentiem dzīvoja Dolas salā. Bet var sakot, es pabeidzu vienu no 7 cilvēkiem, kuru negribēju uzņemt. Bez jebkādiem parādiem. Jo man vienkārši bija baigā, kāda man bija motivācija, kāpēc, iespējams. Tajā laikā man tā nelikās, bet tagad es tā domāju, man vecāki neapmaksāja studiju maksu. Tā man bija ļoti liela problēma, tas, kas tika budžetā. Un tad tev ir daudz vienaldzīgāk, tu skaties tiem visiem lietām. Jā, es sapratu, ka pirmkārt man vecāki nesponsorēja mācības, kas man likās, es jums neprasu tur māju vai mašīnu. Jā, man tas tiešām tajā brīdī likās ļoti negodīgi, jo nav tā, ka viņam nebija iespēja. Tas bija vienkārši drīzāk tāda, kā, tā ir tava dzīve. Vecenīt, mauc, ja tu gribi kaut ko sasniegt, tad mauc. Tajā laikā man tā, protams, nelikās, bet tagad, protams, viņiem paldies par to, ka es esmu tāda, ka es esmu, jā. Un tā motivācija bija noteikti dēļ tās nav... Jā, man ir 10 000 kredīts, jā, plus procenti. Varbūt vajadzētu mācīties. Bet arī man patika, man interesēja, un man likās, ka uztaisīt parādus, un pēc tam viņus kaut kad labot, tas būs vēl čakarīgāk, nekā vienkārši izpildīt to darbu. Un tā es ar visu sīko, ar visu darbu, visu paralēli pabeidzu to augstskolu, un esmu ļoti priecīgi, esmu pabeidzu. Cepums tev. Paldies. Bet mēs ar citu arī nesen ar māsu Beatu runājām par to, ka viņi man prasīja, vai mēs taisam mieju kaut kādu uzkrājumu, tā kā skolai vai kā mums teica. Nē. Come on! Mūsdienās, come on, kuram ir piķis par uzkrājumiem? Nē, tas ir viens, bet otrs tas, ka tieši tāpat situācija kā tev, ja mēs viņai iedodam naudu, viņi vairāk nenovērtē to. Ja viņa kaut ko grib, tad viņa labāk caur smagu darbu to nopelna. Es uzskatu, ka tā vai tā, ka šis vecums, kad pieņemsim, mēs runājam par mantojumiem, vispār tādā lietā, es uzskatu, ka no 25 līdz 30 gadi ir tas, ka tiem vecākiem būtu tas labākais, ja iedot to mantojumu, tas brīdis, ka tu ātrāk. Ātrāk tu īsti nezini, nevari novērtēt to naudu, jo tā ir tev jāstrādā dēļ tās naudas un jāsaprot, kā tā nauda nāk un iet un kā viņa tērēt. Un tad pēc tam, kad tu jau saproti apmēram, kas kur kā, un tu gribi dabūt to saķeri un kaut kur augstāk, tad tajā brīdī arī es uzskatu, ka
tas brīdis, kad vecāki var nākt, bišķi pastumt uz priekšu, palīdzēt, vai finansiāli tas ir, vai mantiski, vai kaut kā, bet tas ir brīdis, kad tu to mantojumu nodod. Jo realitātē tā, kad, mūsu vecāki nomirst, mums ir 50, 60 gadi, mēs esam sasnieguši visu, ko mēs esam varējuši sasniegt, un ja mēs dabūjam kaut ko klāt, tas ir tikai kā bonusiņš, tas ir bonusiņš, un mums bet tu nesijūti prātā. Jā, un tad tajā pašā laikā, tad jau tas mantojums vairāk ir mazbērniem, nevis tev, un tad... Bet, es saviem vecākiem iesaku un mani izrakstīt no mantojumiem, ka man nevajag tikai tā, ka arī, ja tu zini, ka, paļauties, beigās, man liekas, es dzirdēju diezgan daudz vecākus, ka domā, ka, jā, tad es dabūšu to māju, bez mazliet, ka tu gaidi, ka, nezinu, ka viņi nosprāks. Vai vecāki, jā, to noliks karoti, un tagad tu dabūsi, un tas liekas tik barbariski, tā ir labāk. Nē, un arī visas problēmas, kas ģimenē rodas parasti, kad, nezinu, tagad ar 3 brāļiem sadala vienu zemes gabalu, un tad viens ir visu laiku ieguldījis, 2 nav, un tā kā nauda ir, tad visi saskrien. Jā, tāpēc man nav šāda problēma dzīvē nekad bijis, un nebūs, ja man nav nevienam baiko daudz. Jā, un paldies viņiem par to, ka, piemēram, ja es gribēju tur ziemas jaku tādu, kad es gribu, un nevis vienkārši, lai man, ka es nenosalstu, tad viņi man iedeva naudu, bet pusi no naudas. Un man bija pašai jāizdomā, kur dabūt. Un es domāju, ka tas ir man palīdzējis dzīvē ļoti. Ka es saprotu, ka viss, ko tu gribi, ir tikai atkarīgs no tevis. Tu vari to sasniegt, bet dari. Tas ir ļoti labi. Kā tas sanāk, pagad tu pēc vidusskolas aizgāji, tu pabeidzi frizierus, tu gadu nomācies par frizieri, tad pēc tam pēc frizieru pabeigšanas uzreiz tu gāji? Jā, uzreiz. Es vienkārši saprotu, ka baigi grūti būs pēc tam, ja es palaidu. Ja es uztaisīšu to gapjeru. Ka nē. Man liekas, izdaram un tad tusējam. Tāds vispār man pa dzīvi tas mindset. Es domāju, ka man to iemācīja vecāki, jo tā, kad es biju maza, mamma strādāja par tirdzniecības pārstāvi, viņa bieži tur braukāja visu kaut kur, un es ļoti lielu daļu pavadīju savā laikā pie vecākiem. Un bija tā, ka es atnāku no skolas, man ir jāizmācās, un tad tu vari tur, es nezinu, spēlēties, vienalga, ko tu tur gribi. Bet... Tu biji tā, kura mācās piekdienā? Jā. Nopietni? Jā. Dīvaini. Tas ir dīvaini, bet es tagad arī Paulam to pašu mācu, jo iedomājies, cik forši tu atnāc, tu tā kā, devai vēl, tu šī tik ir palicis, tu ātri izdari, vienkārši tu jau saliec somu pirmdienai, un tev vienkārši tev vispār nav ne par ko jāuztraucās, jo, ja tu neizmācies, tad tu visas tās brīvdienas tomēr dzīvo, un tev te paklausē klauvē, hei, vēl mājas darbi, un tas ir tas, kas man... pārstāvi, viņas beigi pildīt. Ok, labi, bet... Katram savs. Jā, bet vispār tas globālais mindsets. Jā, zini, ka es jau varu visādas attaisnības izdarīt. Mēs jau esam ģēniji cilvēki. Jo man skolā bija tā, kad es piekdienās braucu uz Gulbeni. Un tad sanāk pēc skolas es gāju uz autobusu, un man nebija laika mācīties. Uz autobusā? Nē, autobusā bija jāskatās, jāspēlē dators vai telefons. Jā, skaidrs. Tas bija svarīgāks. Un kā var auto tur kratās. Jā, prūdu nebūs glīti uzrakstīts. Ok, labi, tu pabeidzi skoliņas savas visas, kuras tu varēji pabeigt. Un tad tu pēc tam gāji praksē, vai tu reiz atradi darbu, vai tu vispār nemeklēji tur darbu? Man ir baigajā tādā blūrā īstenībā tas laiks, jo kā man bija mazs tas sīkais, un es pabeidzu to augstskolu, un tas viss bija tas pirmais gads, kad viņš piedzima, tas 3. kurs jau vispār bija diezgan crazy, kā viņš riktīgi zīdēns, es baroju viņu ar krūti. Man bija tā, ka man mamma nenormāli, vispār abas mammas, abas omes Paulam ļoti, ļoti palīdzēja, un bija tā, ka dažreiz mamma zvana, viss. Es biju atstājis tur pienu un blablabla, jo viņš neēda nekādus tur maisījums, neko vispār. Un viņš neēda arī no pudelītes. Bet mana mamma atklāja metodi, ka viņu var barot ar manu uzsildītu pienu ar karotīti. Un tā notika. Bet, protams, bija dažas reizes, ka viņam raksta, Klau, viss ir jābrauc. Un tad es pārdegus uz pļauniekiem. Tas vienkārši pilnā tempā. Bet kaut kā... Tas viss tāds bija rokenrols, bet kaut kā viss laikam jauns, un tev gribās, un tev tas viss tā kā... Tev ir enerģija, un tas ir tas, tev viss tas patīk, tā jau ir tava dzīve, tas nav tā kā man kāds te iestūma bērnu. Un kā es pēc... Man nesanāca iet baigajās praksēs skolas laikā, jo man bija tas mazais bērns. Un pēc tam... es zinu, man piedāvāja strādāt... Man piedāvāja strādāt, kāpēc esmu to aizmirsus, jo tas bija sūds, tāpēc es vienkārši izdzēšu tos sūdus. Man piedāvāja strādāt pie viena... Kur? Kas? Pie viena bija režisora, kurš... Pilnīgi uzcepot, bet es vienmēr uzcepjos, ka es par to domāju vai runāju. Var redzēt, man piedāvāja strādāt vienā seriālā. Un es tur
palīdzēju, strādāju. Un viņa Tas tas ir koncepts... zināms seriāls vai? Jā, tas bija sākumā 16+ LTV. Tas produkts joprojām, man liekas, ka viņš pat ir, bet viņš ir daudz attīstītāks. Un, protams, tas režisors tur sen ir nokancelēts. Pēc teorijas var atrast, kurš. Labi. Jā, man vispār, tas ir cilvēks, kuram es varētu iešaut kājā. Nu, tā kā pēdā, kādā pirkstā, un man nebūtu vispār sirdsapziņas pārmetumu, jā. Tā tad, nākošā sērija. bet es pat negribu viņa vārdu citēt. Labi. Jo viņš nav vispār pelnījis to. Okay. Jā, pie viņa es nošātāju tajā vienā seriālā. Visam man neinteresē, ko viņam personības kaut kāda. Jā, viņš ir. Vai viņš vienkārši egocentrisks, es nezinu, kas. Viņš ir maita vienkārši, riktīgs maita. Viņš ir biznesmenis, viņš nav mākslinieks. Tu viņš tikko biznesmeņiem riktīgi. Nē, tādā pretīgā ziņā. Okay. Es nevaru teikt tos vārdus, jo man nāk ļoti slikti vārdi. Tie pamatu. Vienkārši riebīgs cilvēks, tāds, kurš, viņam nav vispār nekādas empātijas pret cilvēkiem. Viņam mērķis bija dabūt naudu, bet man liekas, ka, mums visiem vajag naudu un blā, neiesim šajā dziļi, bet man liekas, ka ir, ka dzīvē ir kaut kādas morāles un vērtības, kas ir svarīgākas. Un, nauda smird, pa lielam nauda smird. Jā, viņu vajag mācīt pelnīt un mācīt tērēt un blā, bet... vērtības smieklīgi, ir svarīgas. Pēdējos 2 gadus man teica, diezgan bieži teica, nauda nesmird. Bet, labi. Es teiktu, ka smird. Un mans pēdējā gadā tas... Sirds. Mēs līdz tam nav tiksim. Bet tagad, labi, 16+, tad strādāju. Var tagad strādāju vienā seriālā, pēc tam tur otrā seriālā, tas nebija otrais, starp otrais vai trešais, bet vēl viens seriāls ar to čuvaku. Un, iedomājies, tur bija gara tā filmēšana, tur bija kaut kādas 30 dienas filmēšana, Latvijas mobilā telefona seriāls, kas ideja bija forša, kāpēc es arī piekritu, un es zināju, ka viņš ir maita, bet es domāju, tomēr tā komanda un tas LMT, man likās, ka pirmkārt forša izdevība bija iespēja, un, ka tas izklausās interesanti. Bet 30 dienas filmējot, tas cilvēks atļāvās, tā, ka, protams, man nebija neviens brīvdienas, jo es, vienkārši vājprātā, dažas stundas paguļu tur. Mani bērns vispār neredzēja tajā laikā. Es biju vienkārši pilnīgi, šitādi vienkārši vājprātā. Lai saprastu, cik sūdīgi tur gāja, tad pirmajā filmēšanas dienā, pirms bija sākusies filmēšanas, es prasīju, vai es varu atmesties no šī, jo viss bija slikti. Artūrs Kasiņš atbrauc uz filmēšanu, viņu nogrimē, viņš gaida kaut kādas 5 stundas, viņš aizbrauc uz to filmēšanas vietu Rīgas Vagonu rūpnīcu, kur ir vienkārši tur ir kādi, es nezinu, 16, 60, varbūt pat vienādi angāri līdzīgi. Un tas režisors ir aizmirsis, kurš ir īstais angārs, kurā mums šī aina ir jāfilmē. Un atbrauc, iedomājies, Artūrs Kasiņš, tā kā top aktieris, atbrauc, un viņš vienkārši ir nogaidījis jau 50 stundas. Viņš atbrauc, un tas režisors pasaka, šodien nefilmēsim, jo es neatceros, kurš angārs. Zeme atveries vienkārši, ko man darīt? Un tajā brīdī man zvana mans praktikants, kurš ir aizbraucis priekš ainas, paņemt auto no Mollera auto, kas ir pilnīgi brand new nullīti Audi kaut kādu jaunāko, ja? Viņš ir viņu sasitis. Un, man liekas, kā zeme atveries, lūdzu, es tiešām tā ieknievēt, man šī ir reālā dzīve. Un tā, pēc tam tie aktieri, reāli top aktieri Latvijā man zvanīja, un es biju arī kā psihologs, jo viņi Līva, kam es esmu piekritis. Tur bija tādā garā, ka līdz tam... Tev bija loma kā režisora asistente? Ne, izpildproducenta asistents. Izpildproducents pa lielam. Ko dara producents? Producents ir atbildīgs par... Var sakot, lielos vilcienos. Jā, Režisors ir tas, kurš... Nē, labi, saksim tā. Producents ir tas, kurš vienkārši, kurš paņem to lielo maisu. Viņš paņem maisu, un viņš piepilda to maisu ar režisoru, ar operatoru, ar visu komandu aktoriem. Producents ir tikai tāds priekšnieks, varētu tā teikt. Producentam ir nauda, producents iet, piemēram, tev ir nauda, es esmu producents, es saku, Klau, es gribu taisīt, vai tu man saki, tev vajag tādu un tādu filmu, vai es tev saku, hei, man ir tāda un tāda filma, iedod naudu. Un var sakot, un tad es savācu visu komandu, un tad jau pārējie tur. Labi, tas ir producents, tad tālāk ir... Režisors ir tas, tas, kurš sēž un saka, šitā būs, tagad tu pāji tur. Bet tas ir tieši te kamerās. Jā. Tieši par scenāriju, par to, kas notiek kadrā. Jā, ok, labi, es sapratu. Ja tu vēl kaut ko gribi paskaidrot. Nē, nav svarīgi. Tur ir, dziļi. Jā. Nu labi, jā. Producents ir pa lielam tā kā organizators. Kas ir izpildu producents? Izpildu producents. Producents ir tas, kuram ir piķis, izpildu producents ir tas, kurš dara. Ok. Pa lielam. Labi, jā.
Nu, tu organizēju, visu organizēju, tu sazvani, kurš aizbrauks, kurš ēdinās, kurš atvedīs aktieri, kurš aizvedīs aktieri, kurš atvedīs propus mākslas departamentam, tu pasaki, tu sastādi visus kolšītus katrai dienai, cikos, kas, kur aina, kāpēc, kurš aktieris, kādi tērpi, kādi propi vajadzīgi, nu, var cikot. Nu, tā kā tas organizators, jā. Nu, labi, jā. Labi, tā pirmā pieredze, tu tur nostrādāji, tu sanāk, tie 30 dienas bija tā filmēšana. Nē, tas jau bija kaut kāds trešais seriāls, man liekas, kurā strādāju. Okay. Labi. Trešais seriāls, 30 dienas, tad viss tev, kā to tur turpinājies, tev viss beidzās ar to. Tas bija vēl aizvien tas pirmais producents, vai tas bija? Jā, tas ir režisors, jā. Režisors. Jā, tas pats čubaks. Pēc tam, nu, man bija baigi traki, man pat sākās psoriāze, nu, tik traki. Kas ir psoriāze? Psoriāze ir tāda āda, labi, neimšē, kad disaut, nav vajadzīgs. Kad viņš cikot bija baigi, nu, tas bija hardcore pieredze. Un tad es sapratu, ka vispār es esmu ļoti pozitīvs cilvēks par dzīvi, man patīk pasmieties. Nu, tā, man liekas, es vienmēr optimistiski redzu visu to pasauli, bet pēc tā seriāla man bija tāds, kas 3 mēnešus šodien mājās, un viss man ir kārtībā, es esmu jauna, tur vesela, nezinu, viss kārtībā, man ir bērns, un viss ir ok dzīvē. Bet es sēžu, man vienkārši neredzu vispār jēgu dzīvē. 3 mēnešus man tas viss vaiprāts tā kā nāca vēl cauri mani. Un tad mans draugs, man liekas, atvēra kancelēs preču biznesiņu. Un tad es tur, nu, protams, man īsti tā kā nebija darbs, un, nu, tāpēc, ka, protams, nu, kā savējais, es skaidrs, ka savējais, kuram to var uzticēties, un tad es tur pastrādāju, man liekas, gadu es tur nostrādāju, un es sapratu, ka, es nevaru nostrādāt birojā, lai cik tas ir savs, un cik tu no sirds to dari, nu, es nevaru nostrādāt no 9 līdz 5, es vienkārši nevaru. Pie tam, ka es strādāju, nu, pie saviem cilvēkiem, un es varu tur izskriet, nu, nav tā, ka man vienmēr jāsēž, ja. Visas stundas es varu tur aizbraukt, kaut kur izdarīt, nu, kaut ko sarunāt, paņemt brīvdienu vienalga. Tas mani vienkārši nogalināja. Un tad es, kaut ko, man liekas, viņš arī pārdeva to biznesu, nu, tur viss tā smuki beidzās. Un tad man piedāvāja strādāt vienā producentu kompānijā. Un tad es sāku taisīt visādas televīzijas šovus. Nedrīkst teikt, kurš? Varu, jā. Es sāku ģeniālo raidījumu Slavenības bez filtra filmēt. Tas pašas pirmsākums. Tad atgriezies atpakaļ mājās, tuvu mājām uz Jaungulbeni pie Magonas. Tad, sākumā viņi dzīvoja Liepājas pusē. Priekulē, jā, sākumā. Un, kas arī bija dzīves ironija, kas bija rītīgi domāt, man rītīgi patīk Liepāja, man rītīgi interesanti. Man patīk, es gribētu tur vairāk uzturēties. Un kā man, tā kā, esi uzmanīgs, ko tu vēlies, jo mani dzīve aizveda uz Liepāju, bet pie Magonas, kur es filmēju, tur es nezinu, entos mēnešus vienkārši vaiprātā. Dzīvoju Priekulē, kas ir ļoti maza vietiņa, kur ir viens veikals pa lielam. Jā, padzīvoju pie Magonas, pafilmēju Magonu, pēc tam viņi pārvācās uz Jaungulbeni, un tad visu to pārvākšanos filmēju, kurš Rosols vaiprāts. Es nezinu, drīkst zināt, nedrīkst zināt. Magona īstenībā, viņi ir kāds cilvēks. Labi. Nē, man vienkārši jāpadomā, kā pastāstīt to. Es teiktu, ka viņa nav stulba. Viņa šķiet naiva. Man liekas, vai viņa tēlo naivu, vai viņa ir naiva. Viņa ir ieņēmusi, es teiktu, ka tas ir mans subjektīvs viedoklis, protams, viņa ir ieņēmusi tādu bišku naivuma tēlu, bet viņa nav stulba, jo viņa ļoti labi zina, ko viņa dara. Viņa saprot, ka viņa pelna ar to piķi. Viņa nekautrējās būt, varbūt, patizla vai notizloties vai kaut ko pastulboties. Viņa nekautrēs. Viņa ir, zin kādā ziņā, respekts, jo viņa ir vienalga, ko par viņu domā. Jā, tas ir diezgan spēcīgi. Viņa saprot, ko viņa dara. Viņa saprot, ko viņa dara. Jā, jo viņa, piemēram, viņa nopirka to māju Jaungulbenē, viņa viņu gada laikā nomaksāja. Labi, ok, tur bija tā māja maksāja 11,000, kas, nav tur vaiprāta kosmosa summas, bet anyway, priekš viņas, tā ir tā, priekš cilvēka, kuram nav tur kaut kāds nenormālākais darbs, tā jebkurā gadījumā ir nauda, un viņa bija paņēmusi to leasingu, vai kas tas bija, bet viņa nomaksāja gada laikā to māju, kas ir respekt, un neatkarīgi no tā, ka viņa bija precējusies, viņa aizgāja pie jurista un sakārtoja tā, ka tā māja ir tikai viņas, nevis tā kā laulības īpašums. Un līdz ar to, ja viņa būtu stulba, viņa tā nedarītu. Viņa to nespētu vispār izdomāt. Tā kā viņa nav stulba, viņa vienkārši ļoti labi saprot, ko viņa dara. Protams, intelekta līmenis tas ir kaut kas cits. Šoubiznes, viņa zina, kas viņai jādara, lai viņa varētu turpināt pelnīt, un viņa saprot viņas to lomu, visticamāk, tajā visā. Jā, un tas, ka intelekta līmenis ir, kaut kādā konkrētā līmenī, viņai arī nevajag dzīvot tur Gucci mājā ar tīru grīdiņu, notīrītiem pudeklīšiem un smaržīgu tur smaržiņu kaut ko. Nē,
Nu, viņa ir normāli. Vienkārši cilvēks. Viņa ir, vienkārši cilvēks. Jā, visi cieņi. Vai, šaudauts magonē. Jā. Ok, labi. Tas ir slavenība bez filtra. Vēl bija tās sarunas tavas, ja? Pēc, jā, es nostrādāju tajā kompānijā, tad sākās Covid, un tad bija kaut kāda pauzīte, tad es tā kā paliku bez darba, bet tad man drīz vien piedāvāja citā producentu kompānijā strādāt, un es tur aizgāju, un tad tur sākās projekti STV kanālā un 360 TV, var sakot, tec. Jā, tur bija saruna šovs, kad viņas satiekas un pasaka to skaļi. Tie abi raidījumi bija tā kā, arī tur es biju no paša starta no nulītes. Jā, un es tur filmēju sižetus un aicināju viesus. Var sakot, visu bija studijā uz vietas, sagaidīju tos viesus, visu karaču. Tas arī visu. Bet, pagāja kaut kāds laiks, un es strādāju, un viss tā kā bija ļoti forši, man bija ļoti labas attiecības. Tā bija mana vieta tajā brīdī, bet, zin kā, man ir kaut kādas ambīcijas, un es gribu kaut kādu izaugsmu, un es saprotu, ka, ir forši, bet es negribu būt visu laiku tā, kas sagaida viesus un parāda, kur viņiem jāiet. Es varu kaut ko vairāk. Un tad kaut kā tā dabīgi vienkārši es nokļuvu 3. producentu kompānijā, kur es jau daudz vairāk, kur es strādāju par projektu vadītāju, kur es gan braucu pati filmēt, kaut gan tur es arī filmēju sižetus, bet tā kā vairāk, gan organizēju visādus un dažādus šovus. Tev iedeva vairāk. Jā, vienkārši cits koncepts studijas raidījumam. Tas ir studijas raidījums. Kas ir tas nākošais? Tu šķijā... Tad Mīla burbulī mēs filmējām. Es domāju, Boks akadēmijā. Boks akadēmijā. Tas ir mans mīļākais projekts, kurā esmu strādājusi. Nevis tāpēc, ka es dabūju čeli no turienes, jo tad tas tā nebija. Bet tiešām, tāpēc, zini, kas man ir baigi svarīgi? Man ir svarīgi, ka jebkas, ko es daru, kad es tam redzu jēgu, ka man liekas, ka tas ir kaut kādam vismaz vērtīgi. Un, protams, sākumā tu vienkārši filmē un liekas, ka tas ir nenormāli stilīgi strādāt televīzijā un viss ir kruti, bet tu audzi no kaut kādas ambīcijas un vēlmes, un tad es vienkārši, tā Boks akadēmija bija vienkārši tāds, reāli krūti cilvēki ar ambīcijām, kuri grib, kuri dara, kuri grib močīt. Jā, un man likās arī, ka tas ir tāds... kas tur ir. Jā, un man nenormāli patīk tas projekts, tas bija mans mīļākais. Tie vispār ir tāds, ļoti daudz ko nofilmēju, daudz šovi, visāds tur reklāmas šovi, un tiešām mēs daudz kaut ko tur taisījām, bet Boks akadēmija mans vienkārši visu laiku mīļākais projekts, jā. Pagaid, otrā sezona? Jā, otrā sezona arī bija, jā. Trešā būs? Es domāju, ka nē. Okay. Tas ir ļoti labs projekts, bet tur, jā. Nevajag visu pārsteigt to gumiju, ne? Nē, tam ir potenciāls, bet es teiktu, ka jāpamaina daži kadri. Jā, okay. Jā, bet tur baigi, tad jābrauc dziļi. Nav svarīgi. Var sakot, manuprāt, tam projektam ir potenciāls, bet varbūt kādreiz, zin kā. Mazums. Jā. Daudzas lietas tiek izraktas no vietām un atkal celtas gaismā. Ok, labi. Atgriežamies bišķiņ atpakaļ. Kad viņi satika, kurā bija Lauris Rēniks? Es atceros, ka mēs runājām kaut kad, un es biju tik priecīgs, ka tu teici, ka Lauris Rēniks ir ļoti foršs cilvēks. Jā, viņš sakrīts. Jo vienkārši man maziņiem, es to manuprāt, esmu stāstījis, kad man bija kaut kādi 6 gadi apmēram, tad Lauris Rēniks bija mans mīļākais dziedātājs. Bija sirds sadegnē par 8. Cik mīlīgi. Tik sirsnīgi dziedāja to dziesmu. 1 gadu vecam prasa, ko tu gribi uz Ziemas? Ne, uz Ziemassvētkiem vai uz dzimšanas dienas bija. Es viņai teicu, es gribētu Lauru Reinika to disku, var atskaņot. Labi, viss kārtībā. Mēs braucām uz laukiem, uz dzelzceļu. Man ir mans maģiski, jo zinu, ka man būs disks. Esmu laimīgs, esmu gaidu vecumu atbrauc lēkāju. Kur ir? Jā, mēs to nopirkām. Paņem, viņš sasaiņots, attaisa vaļā. The real Slim Shady. Fuck, kāds Eminems, come on! Viņi savā ziņā, viņi pat nav līdzīgi. Vispār tā kā necik. Bet tad es sāku klausīties Eminemu. Ok, labi, nav slikts vispār. Jā, bet tas ir mans stāsts par Lauru Reiniku. Bet tad viņš sāka skriet un aizskrēja. Un tagad jau mīja Ričijs Rū. Nu redz. Bet īstenībā, es nezinu, kad nav bērni, tad domā, kas tas Ričijs? Visi runā par Ričiju Rū, Lauru Reiniku, bet īstenībā tās diezgan multenes dziesmas, nezinu, tie videoklipi, viss tas šķiet tik gaumīgi, tik forši, tā kā visu cieņu. Karš tu joprojām fano Es vēl aizvien fanāju par Lauru Ļoti labi. Tā kā paldies tev, Lauri. Nē, ar Lauru viss ir forši, un tas, ka
interesanti ir tas, ka viņš Amerikā tur daudz dzīvojās. Viņš dzīvojās pie tantes Noras, kas ir manas vecmāmas māsītes. Un arī tas bija mums tāds vienojušies faktors uzreiz, ka, ka forši, ka tāds... Bet arī ir, cik pasaule maza. Tā ka nenormāli. Latvija ir nenormāli maza, vienkārši vaiprātā maza. Jā. Man liekas, ka nav cilvēku, ko tu satiec, un ka tu nevari vismaz kaut kādu paziņas savilkt. Bija Amerikā kaut kāda tiktokeris, kas teica, rekord parādi man, ja kuru cilvēku, un viņš savilks caur 5 vai cik bildēm viņš savilks kopā. Tad pašā laikā es kaut kur lasīju, kad ja uztaisītu visā pasaulē boksa maču 1-1, un tā kā visa pasaule piedalītu, cik vajadzētu, ko bija ļoti maz skaitli, 8-36 kaut kāds līdz to tiktu līdz finālistām. Vienkārši, tā kā interesanti. Tā kā, jā. Ok, labi. Tātad, tas ir Boksa akadēmija, viss tas ir beidzies, tagad tu esi atkal brīvs pusiņš. Jā. Es nofilmēju pēdējo šovu šajā vasarā, iepriekšējā vasarā Spānijā, iepazīšanos šovu. Kuru? Kā mīlēt ar galvu. Okay. Es neiemīlēju ar galvu, tāpēc es izlēmu, ka es... Ar acīm? Spāniju es iemīlēju ar visu, jā. Okay. Tas bija vislielākais iegums no šī šova. Spānijā bija? Malagā, jā. Ap Malagu, visur tur. Maljorka, jā. Jā, tad Spānija bija lielākais iegums no šī šova. Tas, ko es ieguvu. Es negribu iet tajā visā sliktajā, bet var sakot... Nē, vispār nē. Tāpēc, var sakot, es sapratu, ka tas, kas notiek visā tajā procesā, tieši konkrētajā varbūt kompānijā un vispār arī tajā vidē Latvijā, vairs neiet kopā ar kaut kādu manu iekšējo tādiem uzskatiem un vērtībām. Un es sapratu, ka es tiešām nevaru darīt to, kam es neticu. Un tāpēc es izrunājos, vienkārši izrunājos ar producentu, un mēs nolēmām, ka mēs pieklājīgi šķiramies kā draugi. Vienkārši... Labāk nekā ar pirmo producentu. Tur es pat neteiktu, ka mēs neīsti sarunājam, mēs atrunājam, tur vienkārši pat ne pakā, vienkārši neredzu vairs tevi. Labi, tagad tev ir 30, ja? Tu esi bezdarbnieci. Nē, man neviens nemaksā nekādu pabalstu. Nē. Tāpēc es esmu vienkārši brīvs cilvēks. Nē, draugu vīrs ir, bet... Tas attiecības jau nav piesiešana. Tas ir tādā, jā. Bet labi, 30, lielais 3-0 cilvēki, kad diezgan daudz no tā skaitļa kaut kā baidās. Es nezinu, kāpēc 20-gadīgiem cilvēkiem, varbūt tā, ka tu apziņas, cik tas laiks ātri skrējas, un ja es domāju, ja tu neko nesabeigi darīs, tad tev ir lielākas bailes par to skaitli nekā tad, ja tu esi pildījis to. Es esmu, man liekas, tik daudz, ko izdarījusi, ka man liekas, no vienas puses tas laiks ir pagājis ātri, bet no otras puses tagad eju cauri visam tas, kas ir noticis, ir ļoti daudz laiks pagājis. Tiešām, ir tik daudz, kas sadarīts un izdarīts un piedzīvots, ka ir ok. Es neteiktu, ka baigi skrien. Vienkārši ir jābūt. Ir jābūt baigi te. Tas ir jāmācās, jā. Jā. Īsumā interesantā kārtā. Mēs tieši tā izvakar vai kaut kad ļoti nesen ar Martu runājām par to, ka mēs teicām, ka kaut kāda sajūta, ka pēdējā gada laikā es viņai teicu, ka es esmu iemācījies tiešām baudīt dzīvi. Tā kā, es nezinu, man ir tā, ka man liekas, pagājušā gada laikā pirmo reizi bija tāds, kad es sēžu un nezinu, kaut kā es mazgājos un silts ūdens. Bet nav bijis tā, ka man kaut kad dzīvē nav bijis augsts ūdens, bet tu priecājies, ka tev ir jumts virs galvas, tu priecājies, ka tev ir silts ūdens, tu priecājies, ka tev ir, ēdiens, tu vari izvēlēties, ko tu vari ēst. Ir bijušas situācijas, ka tu nevari izvēlēties, bet tas, ka tev ir tā iespēja. Bet tad mēs saslēdzam to, ka tas kaut kā arī dēļ tā, kad mīja piedzima. Tad mēs... Jā, noteikti. Bērns tev sakārto bišķi vērtību. Man tad, kad piedzima Pauls pirmais un svarīgākais likās, man ir tāda pārliecība, lai kas notiktu, es nekad vairs nebūšu viena. Jo, tu nezini, tur ar otru pusī tu vari izšķirties, tur es nezinu vecāku, vienalga kāds var nomirt, jebkas var notikt, bet tā, kad tev ir bērns, man liekas, tu saproti, ka tu esi kaut ko atstājis šajā pasaulē. Jā. Par bērniem man arī liekas smieklīgi, mēs esam runājuši par to, ka mēs vienmēr augustā precamies. Un mēs visu laiku par tajām kāzām, cik tas svarīgi, kas tur, zin kā meitenes arī visas runā, un tas viņai saka, man tās kāzas, jo godīgi, nekad nav bijušas svarīgas, tikai tā, ka man vecāki šķīrušies, tajām
laulībai kā laulībai nav nekāda pamata, kā tikai kaut kāda birokrātija. Lielos vilcienos. Es tā uzskatu. Man ir ko teikt par šo. To viņi varēs pateikt. Bet tādā ziņā, ja ir pieņemsim vīrieši vai sievietes, kurām tā laulība ir vajadzīga, jo tas ir kā apliecinājums, ka mēs vienmēr būsim kopā, bērns. Bērns ir, tas noteikti. Tu vairāk, diez vai, ka tavi ceļi šķirsies, tā ir, ka tas bērns vienmēr jūs vienos kaut kādā veidā un tā ir atbilde. Pastāst par laulību. Nē, bērns noteikti būs vienojušies faktors, tas ir skaidrs, un tas ir ļoti tāds apliecinājums, kā teorētiski. Bet jā. Man liekas, galvenais ir svarīgi, ka tajā momentā tu esi pārliecināts, ka tas ir cilvēks, ar kuru tavējāties. Bišķiņ jāpadomā, protams, kas ir tas cilvēks, varbūt taisa savu bērnu. Bet par laulību sasteigt tos lēmumus. Bet par laulību runājot, kāpēc es neaprecējos, jeb kāpēc mani neaprecēja mana bērna tēvs, tāpēc, ka viņam bija tieši šāds pats uzskats, kā tu saki, ka, tu aprecies, tad pa lielam tāpat izšķirsies, un tie ir pīri, un tas nav nekāds garants, un es kaut kā beigi tā pieņemu, respektēju viņu to domu, es domāju, ok, labi, man to, es tā kā laikam iestāstīju sev, ka man to arī nevajag. Tieši tā, mums taču bērns un tā, bet no otras puses, tomēr ir forši, ka tev ir vienāds uzvērts ar bērnu. Man nav. Bet, tad, kad es izšķiros ar bērnu tēvu, es viņam teicu, precies vai neprecies, tad tāpat var izšķirties. Tā kā tas... Nē, es neesmu pret laulībām. Tādā ziņā, ka ar lielāko prieku tagad precos. Nav tā, ka izdaram to. Nē. Bet vienkārši tas princips, ja tu skaties kā uz laulībām, kā tas ir tas, kas tagad mums beidzot savienos, tas nav tas, kas tas ir tā vai tā pie jebkurām attiecībām. Tev ir jāstrādā, tev ir gredzens pirkstā vai nav, es domāju, ka mums būs 50 gadi, mums būs jāstrādā pie tiem attiecībām. +1. Tieši tā. Bet tas vienkārši princips tāds, ka, kā laulība, kāda viņa bija viduslaikos, kad, nezinu, es aprecēju, tas arī atkarīgs no reliģijas. Protams. Bet tas princips tas, ka, varbūt jau pirms 100 gadiem, ja tu aprecējies, tad mēs bijām aprecējušies, un tu neiesi ne pa labi, ne pa kreisi. Bet tas arī redzi, nav teikts. Nekas var sakot. Nav nekas garantēts. Tu nevari uzticēties otram, bet tāpēc, ka tu nevari uzticēties pats sev. Tu nezini, kā tu rīkosies kādās situācijās, līdz ar to, nevis nevar uzticēties, tas slikts skan. Bet, idejiski. Vari gribēt uzticēties un visu to labāko domāt, bet vienmēr apstākļu sakritības ir apstākļu sakritības, un tu nekad nevari paredzēt, kas tev būs priekšā. Tāpēc ir jābūt pašpietiekamam, jāmīl sevi, jādomā par sevi. Nevis tādā egoistiskā līmenī, bet, jābauda dzīve. Mēs visi esam vienādi lielos vilcienos. Atšķirīgi, bet vienādi. Tā kā, jā. Ok, labi. Tad tagad tev ir 30, tev ir atklāsmes par 30 gadiem. Kas ir tev ir, ko tu esi sapratusi savos 30 gados? Pirmkārt, tas, kad ir jābauda dzīve, jāpriecājās par, skaistām debesīm, tieši tā par siltu dušu, kura tev ir, par, veselu bērnu un tā tālāk. Par it kā sīkumiem, kuri patiesībā nav sīkumi. Vienkārši man liekas, ka mums ir tik daudz iespēju, ka mēs aizmirstam vispār, ka vai ceļojumā, vai tur kaut kur vēl, kaut ko lielu māju, lielu mašīnu, krutu, kaut ko, bet patiesībā, kas ir pats svarīgākais, tas, ko mēs nevaram nopirkt. Un tā ir mana ļoti liela tāda vērtība un atklāsmē, kopš man palika, nevis kopš man palika, bet no ap šo laiku, ap 30. Jā, ka vienkārši cilvēkiem bieži tāds, es gribu tur būt bagāts, es gribu lielu māju, kaut kādas tādas lietas, un es saprotu, ka es negribu būt bagāta. Un nejauk to, ka es negribu labi dzīvot. Es gribu labi dzīvot, bet man nevajag to sajūtu, ka man tur ir miljoni kaut kādu kontā, un man tur ir helikopteri un kaut kas tāds. Nē, es to negribu, jo man pēdējā laikā ir vienkārši pierādījies arvien visādiem piemēriem, ka tu nevari nopirkt ne draugus, ne mīlestību, ne īstas jūtas, ne laimi, ne mentālo veselību par naudu. Līdz ar to, jā, es gribu, lai man nav jādomā par to, ka es varu tur nopirkt šodien tādu vai šitādu ēdienu, vai, nezinu, tur tādu vai šādu drēbi, kaut kādas basic ikdienas lietas, bet es gribu, lai man ir visu laiku tāds dzinulīts vēl grindot, maukt, kaut ko darīt, jo tiklīdz tu esi tādā pilnīgā komforta zonā, tev vienkārši tiklīdz tas komforta zonā, tev vienkārši apstājās izaugsme. Un es negribu, lai man apstājās izaugsme. Tā ir mana tāda svarīgākā ziņa. Un naudas mird. Ļoti daudz naudas sasmirdina gaisu. Nē, es domāju, ka nauda vairāk parāda to, kāds tu esi cilvēks pats par sevi.
Jo, ja tu esi depresīvs, ne depresīvs, bet ja tu esi bēdīgs, nelaimīgs ar savu dzīvi, un tu dabū vairāk naudas, tu nepaliksi priecīgāk. Jā. Bet, ja tu esi priecīgs, tas vienkārši akumulē to tavu prieku, jo tu vari izbaudīt to naudu, tu nezini, to naudu. Es nezinu, tāpat ir ziedošana, kaut vai tās naudas ziedošana kādam citam. Tev nav jāziedo tur kaut kādām labdarības akcijām, kaut vai tu saviem vecvecākiem kaut kā palīdz. Tas tā vai to prieku redzot, vairo to prieku. Es vienkārši domāju, ka viss ir baigajā tādā domāšanā. Ja tu domā un esi pozitīvs un dari foršas labas lietas, tev būs tā nauda par to. Man liekas, par to vienkārši nevajag stresot, un tas es nekad negribētu, lai mans mērķis būtu bagātai nopelnīt daudz piķi. Nē, man tikai būs tas piķis. Nē, viņš nāk un iet, un vajag tērēt un baudīt dzīvi. Šito man vecmāma iemācīja. Tev nauda nenāks, ja tu viņu netērēsi. Jā. Tērē naudu, tev vēl kaut parādās iespēja kaut kā citur kaut jā, un tas naudu, ir tas, kā es šobrīd dzīvoju. Bezdarbniece. Nē, bet kādēļ tu tik drastiski tev pateici par bezdarbnieku, tu pateici, jā, es nedzīvoju, es pabalstu. Kas lēnis pabalstu? Nav nekas, man vienkārši viņi nepienāks, jo Latvijā ir visām šīm mākslas radošajai pasaulē jau ir ļoti slikti ar visu nodokļu sistēmu. Un pa lielam man bija savs sijā, no kuras izrakstīju rēķinus, līdz ar to man ir savs sijā, kāds bezdarbnieks, tev ir savs sijā, tu taču esi beigais uzņēmējs. Tā. Bet sijā ir labāks nekā pašnodarbināts. Jā, protams. Loģiski, jo es maksāju savu algu un es maksāju vismaz, man ir kaut vai minimāls sociālās garantijas un iemaksas, bet es nevaru, varbūt es varētu, bet nav arī vērts to dažu eiro dēļ tur ņemties. Jā, bet tas nav, es vispār neesmu pabalstīt. Vai dodiet, kas ir? Nē, ok, labi. Un tagad, nav jau tā, ka tu neko nedarīji, tā vai tā ir ar draugu vīru. Nav, jā, nav tā. Man nekad nav bijis tā, ka es neko nedaru, vienkārši šobrīd, kad man vairs nav tas darbs, ko es darīju iepriekš ar televīziju un producēšanu, tad man liekas, kā es iepriekš dzīvoju, kā es kādreiz uztaisīju ēst, kā es iztīrīju māju, es nezinu, biju bērna mamma, jā, jo, bet kāpēc vēl viens no iemesliem, kāpēc es aizgāju no tā darba, jo man dēls kaut kādas vairākas reizes bija teicis, mamma, kad tu beidzot beigsi strādāt? Jo, ja es esmu fiziski mājās, tad es mentāli neesmu mājās, jo es visu laiku esmu pie dators kaut ko organizēt. Tur nekad, tur nav tāds darba laiks. Tur 9 vakarā ir sapulcīte. Vai man ir jāuzraksta scenārijs, man viņš ir jāuzraksta, man vienalga, cik ir pulkstens, vai tev nāk miegs, vai tev, tāds baigais kosmos, un tā, ka tev bērns tā pasaka, ir tāds, Līva, ko tu dari? Ir jāapstājās. Ja tu pati sevi nedzirdi, ja tu neredzi visas tās zīmes, tad, un kur tad ir tie miljoni, kādēļ, kam par godu, un beigās, ja tev vēl tas projekts beigās neinteresē, tad kam? Kāda vispār jēga? Tikai tāpēc, lai es varētu nopirkt tur, es nezinu, vienalga, ko tas tur drēpes, saka, Dievs, nē. Tā. Jā. Tagad nav tā, ka es neko nedaru. Es joprojām daru. Es palīdzu. Tas ir bezdarbniece, bet īstenībā nē. Jā. Tikai sevi definē. Ok, labi. Es gribu atgriezties bišķiņ atpakaļ pie skolām. Tu vienkārši pabeidzi vidusskolu, tad tu gāji to frizieres, to. Kur domā par teķiem? Ļoti labi. Es pilnīgi esmu par. Es uzskatu, ka mūsdienās vispār nav jāmācās vidusskolā, parastā vidusskolā. Vai tu ej tālmācībā un kaut ko dari, nezinu, vienalga, kas no kuram viens sporto, viens strādā, viens ada. Vienalga, dari savu kaut kādu lietu, kas tevi interesē, un, protams, tas ir, ja tu esi pietiekami spēcīga personība, ka tu spēj sadīlot savu laiku un pats saprast, ka tev ir jāizmācās. Jo, man liekas, vienkārši atsēdēt tupa vidusskolā, tas ir tupa. Tas nav. Vidusskolā tad nekāda labuma nav. Vajag vidējo izglītību, bet nevis. Es cerēju, ka tu pateiksi nē, lai mums var tādu diskusiju būt. Nē. Un tehnikums, vai otrs orientēja tehniku, vēl labāk. Jo es vienkārši atceros, ka man skolā bija tas, kas no skolotājiem bija tas, kad matemātikā, matemātikā gāja, ok, kādā priekšmetā, kurā neiet, ok, un tad tev tāds saka, es uz bulciņu skolu pēc 9. Kā, nē, tas ir bet tas vienkārši tas princips, tas, kad skolotāji man iedzina to, ka, teķis, tos nav, tu aizēju uz teķi, kas no apmēram netika vidusskolā, tad deju uz turien. Bet tagad domāju, vienkārši es aizgāju prom no augstskolas, nepabeidzu augstskolu. Es ar to lepojos. Nē, es nelepojos. Gan jau kādreiz pienāks vecums, ka pabeigs. Jā, bet tas ir tas, ko tu teici pašā sākumā, par to, ka tu negribēji mācīties kaut ko vienkārši to, ko tu negribi. Un
man bija tas, kad es skrēju pakaļ kaut kādam sapnim, kurš varbūt nebija pat mans sapnis. Man bija egoistiski iemesli dēļ, es gribēju būt inženieris, tā, ka man likās izklausās stilīgi. Nē, nu tas ir mega krūti, bet... Es atceros vidusskolā strādāju Anglijā, bārā, un es jau, manuprāt, es zināju, ka es mācīšos inženieriju. Es nezināju, vai tā būs elektroinženierija, vai tā būs būvinženierija vai kāda, bet es zināju, ka es būšu inženieris. Kaut kādu pavāru mēs runājam, viņš prasīja, nu, tā kā, ko tā kā, nu, skolā mācies, ko tu pēc skolas, saka, mācīšos par inženieri. Tu ģēnijs esi. Un tāds, jā, es esmu. Un uzreiz izklausās, vai ne? Uzreiz uzvalks ir mugurā. Tieši tā, un tad tev liekas, ka Dievs, cik tas ir tas, un tad, nu, man līdzīgi kā tev, es nevaru nosēdēt uz vietas, nu, riedas un darbā. Labi, es diezgan ilgi sēdēju, es ilgāk izturēju nekā tu liek vietas. bet man patīk ļoti tā dinamika, tas, ka tev ir gan tas, un par teķi vienkārši runājot, tas, ka vēl aizvien sajūt, ka cilvēkiem pieņemsim par tehnikumiem vai kaut kādām, nezinu, cita tipa izglītībām ir vēl aizvien diezgan noraidošs skatiens. Bet es ceru, ka tas mainīsies. Nē, tas ir par teķi. Vienkārši man likās interesants tavs skatījums. Nē, noteikti, man liekas, ka profesija tev nekad nenodarīs, neko sliktu, viņa tev nespiedīs kabatu. Līdz ar to iegūt profesiju, tas ir tikai un vienīgi bonus. Tu domā, ka tu vēl kaut ko mācīsies, vai tu esi baķis, tu esi priecīgi? Es biju tā, ka domāju, un kā daudz iet, un arī tagad man vairāk paziņas iet mācīties maģistru un tā, un es man, kā tad es, ne? Bet man iekšēji nav tā sajūta, kas ir mācīties. Un tad es nesen izgāju nometņu vadītāju kursus, lai mēs varam rīkot oficiāli nometnes. Un klausoties tos kursus, es sapratu, ka nope, es nemācīšu. Es pieļauju, ka vēl kaut kādi kursi, nu kaut kāds tādas tieši konkrēta lieta, kas man interesē. Bet es nevaru vairs. Viss. Es nevaru. Zini, kas man ir, es esmu ļoti nepacietīga, laikam tā var teikt, un man kaitina, piemēram, liekvārdība, tur lieki teikumi, gara vilkšana. Fuck, nē, vienkārši pasaka, ko tu gribi. Es nevaru teikt, es tur gribētu, vienkārši ko? Tu gribi ēst, dzert, ko tu gribi? Nezinu, pīpēt. Nu, vienalga, ko tu gribi, pasaki. Un tā, man liekas, ka augstskola un visādi šādi kursi un viss kaut kas tāds, tas ir ļoti par... Nu, kādu tu nevari augstskolas programmā nemācīties. Gumijas vilkšana. Jā. Es būvinženieriju mācoties, man mācīja ekonomiku. Jā. Ekonomika noderīga, bet man kā būvinženierim, ja es eju tieši kā būvinženieris, vai man viņi ir vajadzīga, es nezinu. Bet viņi ir noderīgi. Tas neko, protams, sliktu to nenodara, tieši tā, jā. Un tas, ka tu saproti, ka tajās augstskolās diezgan daudz priekšmetu, kas man ļoti nepatika, kad es jau pirmajā gadā, mums teica, ka pirmais gads RTU bija vispārīgs. Nu, tādā ziņā, ka, ja tu saproti, tā nav tā būvinženieri, tad tu aizēji, nezinu, uz ko citu to, kā man sauc? Novirzienu vai ko, jā. Bet tas, ka pēc tam jau arī tas, ko māca, it kā ir pa tēmai, bet it kā līdz galam nē, un tad tu saproti, ka to visu varēja daudz ātrāk un punktuālāk iemācīt. Jā, paņem long story short. Jā, un tad, jo tā lielāko daļu lietas tu iemācies tāpatās, bet es domāju, ka tā ir diezgan liela naudas atmazgāšana. Es nezinu, tāpēc, ka redzi, tu nevari uztaisīt studiju programmu, kurā nav ting konkrētas priekšmetus. Bet arī pašā laikā mūsdienās, cik es lasīju, laikam, Google, Microsoft varbūt ne, bet Google, Abols, kaut kā ļoti lielās uzņēmumi, vairāk viņi pat neprasta augstāko izglītību. Bakalaurs vairāk nav kā minimālais requirements, Un tajā brīdī arī, tas ir tā, ka vienkārši augstskolē, pieņemsim, kas ir programmēšana, viss tas viņiem vairāk nav nozīmes. Tās ir nozīmes, es uzskatu, ja tu esi būvinženieris, es gribētu, ja mans būvinženieris ir tā kā ar izglītību. Jā, protams, ir kaut kādas lietas, kurās tev vajadzētu, nezinu, mediķis arī es negribētu, ka tu YouTube esi iemācījies. Manā profesijā strādā pārsvarā visi bez izglītības. Es biju viens no retiem cilvēkiem, kurš strādā profesijā ar augstāku izglītību. Jā, Bet no otras puses, ja tu tagad padomā par, nezinu, kādu savu klases biedru, kurš bija, tāds, suprītis, kurš mācījās baigi labi, kur ir tie cilvēki? Kāds no viņiem kaut ko ir sasniedzis? Es neesmu labākais cilvēks, kuram to prasīja tādēļ, ka tas ir klases biedriem ļoti mazus. Nē, es arī, bet vispār. Bet tādā ziņā, zinu, ka es uzskatu, ka ir, ja tu labi mācies, tas nenozīmē, ka tā ir garantija tev nākotnē. Nē, pilnīgi, pašā laikā tas var būt kas tāds, kas tevi tiešām padarīs bagātu. Tas ir ļoti individuāls. Tā situācija. Jā, bet es domāju vairāk par tiem tieši, kurš tādi ir tik pareizi. Kas ir, man liekas, svarīgāk, ka tev ir loģiskā domāšana un kaut kāda tāda feature, kā izbraukt, izdarīt, panākt nevis labas atzīmes.
Tas es 100% tev piekrītu. Vēl viena lieta, kas man ļoti patīk salīdzināt, pieņemsim, zinu, ka pieņemsim pirmo ģimnāziju klasi biedri aizgāja, viņiem ir labi, viss kārtībā, bet es tā vai tā uzskatu, ka kas ir publiskās vidusskolas kaut kāds tāds, man ļoti patīk tas princips, kā es arī pieņemsim meitu gribu laist normālā skolā, viss, kas ir normāls, tikai tā, ka tu iemācies dīlot ar dažādiem cilvēkiem. Tas ir ļoti svarīgi, jo dzīvē tu nekad nevarēsi. Es ar tādiem negribu, tev jārunā. Tu saskarsies dzīvē ar situācijām, ka tev jābūt tādam fleksiblam. Jā, tev jāsaprot, kā vienkārši. Bet jā, tādēļ. Jā, skolas ir labas, zubrīši ir zubrīši. Kā? Es domāju, tā vai tāpat, ja tu biji zubris, kāds tā. Man ir viens kursabiedrs, kurš, viņš nepateikt, ka viņš ir zubrīts no malas, bet viņš augstskolā tā mācījies, ka visu cieņu cilvēkam, kad viņš paspēja tusēties, viņš paspēja mācīties, un beigās viņš pabeidz arī ļoti labi to augstskolu. Man, ja es nemaldos, viņš arī maģistru ir paspējis jau pabeigt. Cepuri nostam cilvēku. Bet tas tā ir disciplīna, tas ir tas, kas tev ir, ko tev vecāki ir varējuši iemācīt, nodot to tālāk un tam līdzīgi. Nē, protams, vienmēr ir izņēmumi, tas nav tas viss viennozīmīgs, bet tādā kopumā. Globāli tie, kas domāja, ka es tagad būšu taisnu muguru sēdēšu šādi te un stundā klausīšos un pacelšu roku uz katru jautājumu, atbildēšu un būs prezidents, tas domu gājiens, tad piedod atvaino. Tā tas nenotiks. Tā vai tā galu galā. Tev liekas, vidusskolā tev baigi ciena par to, ka tu tur baigi zubi. Man liekas, ka augstskolā tajiem pasniedzējiem, diezgan daudz pasniedzējiem un sajūta, ka tā vai tā tur atsēž, paši tā vai tā nauda viņiem un tam līdzīgi, un viņi arī mums bija pasniedzēji, kuri ieslēdza prezentācijā visu teksts, viņi lasīja pilnībā visu tekstu no prezentācijas, un vēl lika visu pārrakstīt mums no prezentācijas. Kilmīgi vienkārši. Tieši tā, ka tas ir iemesls, kā man augstskola netīk, bet mēs ar Martu runājam, mēs gribam psiholoģiju izstudēt. Mums ļoti patīk psiholoģija, bet doma par augstskolu. Man patīk tā doma atkal, kad man ir psiholoģijas bakalaurs liekas. bet atkal, mēs ļoti, ļoti analizējam visu, kas notiek, kurš pieņemsim, ja kāds kaut ko izlic no taviem viņa iezīmētajiem rāmjiem, ja kā tu domā, tad uzreiz tu analizē, kāpēc, kas interesanti man šķiet. Bet atkal, vai to studētu, visu to augstskolu iet cauri. Var ļoti daudz izpētīt pats internetā, parunāt ar gudriem cilvēkiem. Tieši tā, internetā ar gudriem cilvēkiem, YouTube. Parunāties comment sectionā. Bet jā, labi. Tā, pieteikt tev vāvuļu. Nē, pastāsti, kas man vienkārši ļoti patīk tas, ko jūs darat ar Reini. Dēļ tā, ka, ja man būtu tagad, cik gadiem jūs tur pieņemat jauniešus, pastāstīt, bet katrā ziņā, ja būtu tā iespēja, man Dievs, kā es būtu gribēju, ja es būtu zinājis par tādas pieņem, ka varbūt bija tādas iespējas kādreiz, varbūt nebija. Robinsonās jau mēs bijām. Nē, tu nebija? Es biju, bet tas nešķita. Man tieši tā uz fizisko, nezinu to, ko es redzēju, tagad gustās, cik bieži man tāda postoma viņi arī liek šķiet izdzīvo manu bērnības sapni. Bet tev būs iespēja, Olaf. Jo mēs taisīsim arī pieaugušiem cilvēkiem, pieaugušiem vīriešiem. Labi, stāsti. Var sakot, Reinim ir ļoti daudz visādas idejas, un viņam ir tās idejas tādas nevis tik vien, lai nopelnītu piķi, bet viņam arī vajag to jēgu kaut kādu. Un par cik viņš trenē cilvēkus, ļoti daudz arī jauniešus un bērnus, tad viņam ļoti arī saskan un laba komunikācija ar bērniem un jauniešiem. Un viņš bija novērojis un joprojām novēro, ka mūsdienu pubertātes jaunieši, tīņi ir tādi nemotivēti, salīdzinoši. Jā, viņiem ir, vecāki ir siltas čībiņas, siltas jaciņas, viss ir apkapots. Viņš ir tā nopakots, jā, viņš ir siltā aliņā, un viņam nav nekas jādara, viņam nav jāiekurina māja, lai būtu siltums, viņam tur, es nezinu, nav pašam tur jātaisēs, vai, milzīga hiperaprūpe notiek vispār. Un, ka tie jaunieši ir tādi demotivēti un tādi pļerdaki. Un, ja tā jāskatās, pļerdaki ir tas vārds, kas mums visvairāk patīk par šo, jo tas ļoti labi raksturo. Tas pļerdaks. Viņam nav ambīciju, viņam nav mērķu. Testosterons ir vienkārši, kur es nezinu, piegrimis dziļākajās alās. Un
Un gribās kaut kā, māc, davai, iedot tādu vīrišķību un kaut ko tādu. Un vēl jau kas, ka tajā tīņu vecumā jau mums tie vecāki jau neko nerūpīja. Kurš vecāks, ko vispār saprot? Kas ir vērtības, ir draugi un draugi, es nezinu, ko tur ballītes un kaut kas tāds, ja. Tad skaidrs, ka vecākos neklausās, bet, varbūt 5 pieaugušos dzīvē sasniegušiem, 5 pieaugušos dzīvē kaut ko sasniegušos vīriešos, varbūt tie čaļi varētu ieklausīties. Tāda bija arī tā doma, un tad mēs tur, Reinis savāca komandu, tur ir čalis, kas ir dienējis Alfa un Omega, ir no armijas pārstāvji, mums ir bokstreneri, viņi ir 2 fiziskās sagatavotības treneri. Tādi cilvēki, kas ir dzīvē kaut ko jau padarījuši un sasnieguši, un kuriem ir vīrieši, ir mugurkauls, un tādi tiešām vīrieši, laikam, tā to varētu teikt, jā. Un tad mēs taisam, savācām tos pirmos bērnus, ko 20 pāri mums. Jā, pāri 20 jaunieši bija tajā pirmajā nometnē mums rudenī. Mēs vispār bijām to domājuši uz nākamo vasaru, bet viņi saka, davai, nav vienkārši, ja tu esi izdomājis, darām. Mēs uztaisījām rudens brīvlaikā, mums bija ceļojums uz Kipru, un mums nācās pilnīgi nopirkt biļetes ātrāk atpakaļ un tikai saīsināt savu ceļojumu, bet, tev dzīvē ir kaut kas jāupurē, lai tu kaut ko sasniegtu. Un tad mēs atbraucām ātrāk atpakaļ, visu norganizējām. Uztaisījām to, es jau palielam tikai palīdzu, es neuzņemos nekādas beigās laurus, es vienkārši palīdzu, bet tāpat ir programma, mēs kaut ko palīdzu. Un tad mēs aizvadījām to pirmo piedzīvojumu. Baigi forši. Tu redzi, kāda ir tā, varbūt pastāsti, kāda ir tā struktūra tai nometnē. Tā struktūra... Dienas plāns vai dienas plāns, galvenā doma, ko jūs mēģināt? Galvenā doma ir tāda, lai bišķiņ tā kā atvarās tiem čaļiem acis, ka, hei, lai tu kaut ko sasniegtu, kaut kas ir jādara, ka tev kur ir piemēri, kuri mauc līdz visā, kas notiek nometnē. Nevis tā kā skolā ir skolotājs, kurš stāv priekšā un jūs tagad darat, bet mēs visi darām visu. Arī es, arī fotogrāfe, visi tā kā dara visu. Un pirmkārt, lai bišķiņ tā kā lielāka vīrišķība, lai iztevies uz mugurkauls, lai viņi saprot, ka dzīvē kaut kas ir jādara, fiziskais, kas ir ļoti svarīgs, plus visam fiziskajam, kas iet tā kā bāzē tam visam projektam, ir arī ļoti daudz par mentālo, par domāšanu, par sevis pasniegšanu, par to, kā izvēlēties kaut kādus vārdus, vai kad teikt, kad neteikt kaut ko, kā pārvarēt sevi. Grūtības, mēs viņus diezgan novedam, citreiz tur mazāk miega, citreiz mazāk ēdiena. Tas tā diezgan apzināti, lai diskomforta apstākļos jau tikai mēs augam, kaut ko iemācāmies. Jā. Pārbaudam tās adrenalīnas robežas, mēs tur braucam gan uz šautuvi, gan, fiziski, ja visādi, tāds, adventure fit, piedzīvojumi. Jā, alpīnisms, arī vienam, zinām, jau katram jau nostrādā kaut kas cits, es, piemēram, tad, kad filmēju caur ērkšķiem uzraidījumu, tur jau tieši tas pats, tur ir sievietes, un mēs viņām, es nezinu, čupa ar ekspertiem vienkārši, tur ir gan eksperti, gan vienkārši random čuvaks, gan tur, es nezinu, meiteni, kas ir invalīdi ratiņos, visdažādākais, ko tu var iedomāties, tos mēs vienkārši aicinām, un katrai nostrādā kāds cits. Vienam tur nostrādājas, nezinu, tur maģistra grāds, tur, es nezinu, kaut kādā tur jomā, vienalga, nav svarīgi, un citai nostrādā vienkārši, kur meiteni, kur cieta autoavārijā, un viss, un nevis vienkārši, tas nav vienkārši, bet katram nostrādā var cilvēku. Tā katrs cilvēks ir citādāks, un katram... Un arī to, es domāju, ka šeit tiem jauniešiem nostrādā katram kaut kāds cits moments. Piemēram, tur es varu mierīgi nokāpt no tās sienas, ar alpīnismu, to trosu nolēsties, jo man vispār nav vēl no augstuma, bet tajā pašā laikā pieaugušam milzīgam kuilim, viņš nevar vienkārši nospērt to soli, viņam tas ir tas, kas viņu pārlauž, viņš izdara un visiem ir, yes, krūti, tu to izdarīji. Tāda tā... labi, kad jau ir pieaugušie. Tas bija sākums, tad mēs uztaisījām, tāpēc, ka tas ir tas pats svarīgākais vecums, kad iedot tiem puberiem, kā mēs viņus saucam, bišķiņu tādu... Grūdieniņu. Jā, grūdieniņu. Un bija, kāpēc mēs turpinām, jo bija labās atsauksmes. Bija no tiem bērnu vecākiem arī viņus, ko jūs izdarījāt ar viņu? 4 dienas viņš man saka, davai no rīta ceļamies, skriet, ejam augstā ūdenī. Ko jūs izdarījāt? Un arī, protams, daži vairāk tie čaļi ir arī no zāles, kas nāk tur trenēties. Un tad, es jau arī, un Reinis, protams, daudz vairāk redz viņus ikdienā, kādi viņi bija un kā viņi tā kā atvarās tajā nometnē. Viens čalis, kurš vispār nebija dzirdējis, kā viņš runā nekad, man liekas. Viņš tajā nometnē iet, viņš prezentē tur kaut kādu savu grupas darbiņu un runā, un vai tur kaut kāds prikols med, un wow, tas ir atvēries. Un tad, man liekas, jā, ok,
Šī tāpēc mēs to darām. Nu, lūk, un tad tas bija tas sākums ar tiem puberiem, un pēc tam mēs izdomājām, par cik man ir dēls 8 gadi. Tad, kad arī tādiem puisīšiem ir vērtīgi jau, tas ir tā kā preventīvs pasākums, ka tu jau bišķi jau tādā startiņā ieliec. Nu, pareizi ir. Es uzskatu, ka pareizi ir. Bet tā kā kāds audzināšana. Tas būs, tad būs 6, 8, 6, 9, nu kaut kas tāds. Jā. Tādiem mazākiem būs vasaras sākumā, vasaras vidū būs atkal puberiem, un vasaras beigās aptuveni būs pieaugušiem vīriešiem, vienkārši tāpēc, ka visi prasa, kāda es varu. Kas tev skaitās puberi? Nu, kas tā? Puberi ir vecums aptuveni. 12 līdz 17, kaut kas tāds. 13 līdz 17. Nu, es te precīzi to nepateikšu, bet, nu, aptuveni. Nu, tā kā tāda pamatskola. Ap vidusskolu, jā, un tad no 18. Tad vasaras beigās būs arī pieaugušiem. Jā, vienkārši visi grib. Un mums bija arī ideja uztaisīt arī meitenēm, jo arī tās prasa un vajag, bet, kad es gāju nometņu vadītāju kursos, es sapratu, ka neiesim tur. Tāpēc, ka ir tāds laikmets, ka katrs var kaut ko izdomāt un pateikt, un iedomājies, tur stāv tādi 5 seksīgi čaļi, kas vada šo nometni, kas ir instruktori. Nu, viņi visi tur ir pievilcīgi, muskuļaini un bla, 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 un tad pubertātes vecuma meitenes, ja, kuras ir, kurām trako hormoni, un viņi nedod Dievs, tu viņai pateiks, tu labi sanāc šis vinganājums, un viņi pateiks, viss viņš man ir koļīgi. Nu, un mēs sapratām, ka vismaz pagaidām iepauzējam šito, jo tas ir baigi skeči. Vienkārši negribas iebersties. Nē, bet vispār tā kultūra kāda aiziet pasaulē, tur arī varētu būt. Jā, tāpēc mēs sapratam, maucam ar čaļiem pagaidām. Pagaidām viss ir ļoti labi. Varbūt tad var taisīt, piemēram, ka tēvi ir meitām. Tad uzreiz cits. Tad tas koncepts vismaz bišķiņi tā kā, tas tēvs laik blakus, tev nav nekāda tur. Tev ir daudz mazāk riska, jā. Tev redz to situāciju, kāda viņa patiesībā ir. Daudz mazāks risks, ka tur zin kā. Labi, bet tā vai tā ir tie saucamie uzmanības cienītāji, kas izlaks ārā. Skaidrs, ka tāpat vienmēr būs kādam, kaut kādas problēmas un tā tālāk, bet man patīk tas, ka Reinis visiem šiem piedzīvojumiem startā visiem pasaka, ja jūs baidaties, ka jūsu dēliņš, piemēram, var atbraukt no boksa treniņa ar salaustu vai izmežītu pirkstu, vai tur, es nezinu, viņš vienalga iedurs naglu sev kājā, tad vienkārši nelēt. Tad nevajag. Jo tad jūs neesat gatavi, ka jūsu bērns vispār šeit piedalās un ka viņš vispār kaut ko dzīvē darīs. Jo mēs nevaram pasargāt nevienu no nekā. Mēs, protams, varam būt uzmanīgi un prātīgi un ar galvu domāt. Viss tādās normas robežās. Forši. Un kā var atrast šo nometni pastāstīt? Adventure Fit, sporta centrs Jugla, Instagramā, mājaslapā. Es domāju, ka Googlā ierakstot Adventure Fit arī var. Adventure Fit. Tiem, kas angliski nerakstā Adventure Fit, jā. Jā, sporta centrs Jugla. Tas ir tas, caur kuru mājaslapu var visu atrast, kas tur notiek. Okay. Super. Ārā paliek tumšs. Mums no te beiga labais apgaismojums, tā mēs varētu beigt. Tā kā paldies tev liels, ka tu piekriti, ka tu parunājies un pastāstīji. Par bērnu audzināšanu tu nemanāps īsti? Tu man ir ko pateikt? Mums tā kā vēl citas sērijas būs. Okay. Mums būs vēl bija. Bet, labi, es varu savilkt šo Adventure Fit kopā, ka vienkārši arī mums ar Reini abiem liekas, ka bērnu audzināt ir ļoti svarīga disciplīna. Es tam piekrītu, nereāli. Jo mani audzināja bez tādas. Un ir milzīga hiperaprūpe vispār šobrīd. Un arī tāpēc Adventure Fit ir ļoti nepieciešams. Jūs domājat ar viņu pastiept garāku? Tagad es saprotu, viņš ir... Rudenī bija 4 dienas, tagad bija ziemas versija Winter Edition, kur bija tikai viena nakts, 2 dienas, viena nakts. Bet es domāju, ka vasarā būs garāk. Drīz mēs izsludināsim datumus. Tātad sekojiet Adventure Fit sociālajos tīklos un sūtat savus bērnus, beidzot viņus hiperaprūpēt. Jo viņi jau būs jāplēž lielajā dzīvē, jau kragadījumā. Un tā, ka vairs nav tā mammīte vai tētīts vai vienalga, kurš... Tad ir sieviņa, kur aprūpē un... Fuck my life. Vienkārši nē. Bet tā ir. Tā ir, bet tas ir daudz cilvēku, kuriem, ucinās tālāk draudzene sieviņa un tā vai tā. Un kurš tad iet karot bļāviens? Armijā, visus. Tāpēc obligātais dienas... Kādēļ vispār ir jākaro? Nē, nav jākaro, bet es domāju, ka tas obligātais dienas, es esmu pilnīgi par to. Tāpēc, ka bišķiņi tomēr iedod kaut kādu vecību. Olas es atvainoju. To es arī uzskatu. Labi, tā kā katrs nāc no saviem šķiem, tad, es domāju, ka diezgan daudziem cilvēkiem, kuri nāk, varbūt nedzīvojot tādos labākos rajonos, tomēr ir dzīves pieredze, jā, rajonu.
Bet ir tā, ka, kā tu saki, ka daudz tiek ucināti, un tad arī pazūd kaut kādas tās vīrišķīgās, es nezinu, daudziem jau tas vārds vīrišķīgums vairāk mūsdienās pat nepatīk, bet, Nē. Vajag vīrietim ir jābūt ar olām. Sievietēm arī, bet... nav, bet labāk tā vai tā vīrišķīga. Bet, tādā... Es jokoju. Es tā kā nepārbaudu visas olas, bet man arī neinteresē. Adventure fit. Adventure fit. Ok, labi. Tiksimies vēl citurreiz, labi? Okay. Tad tu man pastāstīsi, cik Olaf, kas tu pa veceni bija tajā nometnē, to tu varēsi stāstīt. Ok. Es jokoju. Labi, paldies tev. Tā kā, čau. Čau. Man notirpa pilnīgi jau kājas.